Labdien! Informēšu jūs par Ropažu novada pēdējā laika aktualitātēm. Šī gada augusta mēnesī ir nodota eksploatācijā Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas vecā korpusa ēka, kur esam izbūvējuši 5 jaunas klases, ir pabūvēti iekšējie inženiertīkli, skola ir arī pieejama visiem apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ir uzlabota mācību vide, līdz ar to mēs varēsim iegūt daudz kvalitatīvāku un pieejamāku izglītību visiem, kas mācās Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā. Ir pabeigta ceļa posma C21 Grīves Topiņu pagastā pārbūve, šis ceļš ir nodots eksploatācijā. Tāpat aktīvi ir uzsākts darbs pie Ulbrukas mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, siltināšana un arī Aconis ielā 4 turpinās darbi. Decembrī mēs ceram, ka pabeigsim. Tāpat esam pieņēmuši telpas Upeslejas sākuma skolā mācību klasēm. Ir uzsākts 3 pirmskolas izglītības grupu izbūves projekts arī Upeslejas sākuma skolā un arī Upeslejas sākuma skolas stāvlaukums. Ir pabeigti Mārtiņrožu ielas Sunīšos asfaltēšanas darbi, bet lielākas Juglas krasta stiprināšanas darbi sakarā ar valsts vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem tiks veikti nākamā gada jūnijā. Ir pabeigta velotrases kāpas izbūve Garkalnes pagastā un šobrīd notiek darbi pie nodošanas eksploatācijā. Visos pagastos ir arī veikti dubultās virsmas apstrādes darbi uz daudziem ceļiem, un Tēvzemītē mēs varam iepazīties arī ar šo ceļu sarakstu. Šobrīd arī tiek īstenoti darbi Garkalnes pagasta pārvaldes ēkā, kur ēku pieslēdzam vien centrālajiem kanalizācijas tīkliem, un darbus plānots pabeigt tuvākajā laikā. Visā novada teritorijā esam uzstādījuši arī daudzus āra trenažierus jaunus, pagastos un pilsētā sekojam līdzi, kur ir šīs aktivitāšu vietas veselīgam dzīvesveidam, arī rotaļu laukumi un iekārtotas, labi iekārtotas tādas atpūtas vietas. Ziedu un Parka ielas inženieru tīklu izbūve, tātad ūdens un kanalizācija šonedēļ nodota eksploatācijā. Ceļš tiks sakārtot ziemai uzturēšanai, lai mēs varam greiderēt un izmantot šo ceļu, un nākamajā gadā tiks veikti jau ielas asfaltēšanas rekonstrukcijas darbi, kur pa šo ziemu tātad mēs veiksim jaunu iepirkumu, jo šajā iepirkumā, kas bija pēdējais mums izsludinātais, šī summa, kas bija paredzēta gan investīciju plānā, gan pašvaldības budžetā, pārsniedza 200 000 vairāk, tā kā mums ir jāveic budžeta izmaiņas pie jaunās plānošanas un arī jauns iepirkums, bet tas nākamajā gadā arī ceļa segums tiks sakārtots. Vangažu pilsētā tāds lielākais jaunums šajos pēdējos mēnešos, ka esam uzsākuši šo āra skatuves būvniecību pie Vangažu kultūras nama, un arī esam noslēguši līgumu par Siguldas ielas izbūvi šo rekonstrukcijas projektu. Iedzīvotājiem ir arī ļoti aktuāls jautājums par Eleņburgas ielas Langstiņošo ceļa sadalošās žoga izbūvi. Esam uzsākuši darbus pie tā, un šajā gadā arī plānojam pabeigt. Tāpat arī ir uzsākti darbi pie ietves izbūves Garkalnes ciemā, kas ir starp Garkalnes pirmskolas izglītības iestādi un Garkalnes mākslas pamatskolu. Ropažu pagastā ir uzsākta Zaķemojuša stadiona pārbūve, jau ir uzklāts pirmais asfalta segums. Tāpat ļoti raiti darbi rit pie Mucenieku sporta laukuma izbūves. Jau redzam to sporta laukuma aprises jau tādas, kad gribas jau sportot, bet mazliet mums ir jāpagaida vēl arī šis futbola laukuma segums un tiešām ļoti ceram, ka darbi tiks pabeigti laikā un visi varēsim aktīvi sportot. Esam noslēguši līgumu un aktīvi uzsāksies darbs pie iekšpagalma rekonstrukcijas Silakrogā, Priedes 1 un 2 Ropažu pagastā. Tāpat šajā mēnesī esam uzstādījuši ātrumvaļņus Topiņu pagastā un Ropažu pagastā, kā arī turpinās darbs pie Ulbrukas vidusskolas piebūves celtniecības. Sākot ar nākamās nedēļas pirmdienu, mums sāks tikšanās pagastos un Vangažu pilsētā ar iedzīvotājiem, tiekas Ropažu novada pašvaldības vadība un speciālisti. Tātad 9. oktobrī 2019. kultūras centrā Pērle Ulbrukas
ciemā Stūpiņu pagasta iedzīvotājus gaidam, 16. oktobrī 19. Ropažu kultūras centrā Ropažu pagasta iedzīvotājus, 23. oktobrī 19. Vangažu pilsētas kultūras namā Vangažu pilsētas iedzīvotājus. Te gan jāsaka, ka es nebūšu, bet būs vietnieki un visi speciālisti, jo piedalīšos Eiropas kongresā Strasbūrā. Un 30. oktobrī 19. kultūras namā Berģi Garkalns pagasta iedzīvotājus. Lūdzu, varbūt varam arī iesūtīt iepriekš jautājumus, lai mūsu speciālisti var sagatavoties, bet esam gatavi arī tādām uz vietas diskusijām par jūsu problēmu jautājumiem, par varbūt labām lietām un kas mums vēl ir jādara nākamajā gadā un turpmākos, lai arī mēs varam tā uz jūsu vēlmēm balstīt arī mūsu budžeta izstrādi, lai tie kopīgie darbi mēs esam vienojušies, kas un kā mums ir jādara novadā. Tāpat es vēlos pateikties par jūsu aktivitāti atbalstam Ukrainai. Arī mēs kā pašvaldība noziedājām šos 100 000 eiro, kur Bojarkas pilsēta šo naudiņu iegulda tāda sociālā centra izveidējumu pilnveidošanai, kur viņi uzņem šos vietējos Ukrainas bēgļus un gan sniedz viņiem sociālo palīdzību, gan psiholoģisko, gan vēlāk arī atrodot viņu dzīves vietas un naktsmītnes. Tātad šajā sociālā centrā šie cilvēki uzturās un Bojarkas pilsēta ir ļoti pateicīgi. Un tā kā novembrī mēs arī transportēsim uz Bojarkas pilsētu mūsu skolēnu vienu autobusu, kuru mēs vairs neizmantojam, tad ir ielikts gan mājaslapā, gan arī sociālajos tīklos šis aicinājums ziedot. Un tiešām ir lūgums ziedot šo tēju, kafiju, enerģijas batoniņus, riekstus, kaltētus žāvētus augļus, cepumus un citus ilgi glabājumus saldumus, zivju un gaļas konservus, dažādas higienas priekšmetus, krāsas, zīmēšanas albumus un varbūt arī tādas saliekamās mēbeles, kas ir varbūt saliekamie galdi un krēsli, kas ir viegli transportējumi. Šīs ir preces, ko tiešām Bojarkas pilsēta lūdz ziedot, bet ja jums ir kādam arī kāda cita tāda vajadzīga lieta, ko jūs vēlaties noziedot, protams, tas nenāks par skādi un visi ļoti tikai priecāsies, tas tiks izmantots, bet varbūt cik varam, tad aktīvi ziedojam, un šos ziedojumus mēs nogādājam pašvaldības radošos attīstības centros, multifunkcionālajos centros, jeb kā mēs tautā sakam, dienas centros, kas ir visos mūsu pagastos un Vangažu pilsētā. Un es domāju, ka Bojarkas pilsētas iedzīvotāji jau tagad mums saka lielu paldies. Mums izdosies visiem kopā. Paldies jums par atbalstu. Un jāteic, ka šis mēnesis mums ir arī bijis skaistu notikumu piepildīts. 1. septembris, kad visas izglītības iestādes atkal pēc vasaras brīvlaika uzņēma mūsu skolēnus, skolotājus un visus tehniskos darbiniekus. Un jāteic, ka tiešām visas izglītības iestādes ir gatavas darbam, un lai tikai mums visiem izdodās šo kopīgi ar prieku iegūt šo kvalitatīvo izglītību mūsu novadā. Un gribu vēlreiz visus sveikt skolotāju dienā, kas arī mums ar skaistiem svētkiem tika aizvadīta, un novēlēt skolotājiem to izturību, spēku un saprotošus bērnus un zinātkārus bērnus, un lai izdodas visus iecerētie sasniegtie mērķi arī sasniegt. Lai jums izdodas un paldies par darbu! Tāpat arī esam nosvinējuši senioru dienu, kur gan pagastos, gan pilsētā, gan arī visi kopīgi Ulbrakā administratīvajā centrā esam tikušies uz svētkiem. Un patiesas prieks un gandarījums, ka jūs esat tik aktīvi, tik klātesoši ikdienā, un lai visiem jums laba veselība un kopīgi mums gan ikdiena, gan svētki.